Jelgavas pilsēta jau kopš 2004. gada rūpīgi un mērķtiecīgi strādā sabiedrības integrācijas jomā. Jau izstrādājot pirmo sabiedrības integrācijas programmu, pilsēta kā savu prioritāti izvirzīja etnisko integrāciju, sociālo integrāciju un veiksmīgāku valsts, pašvaldību, nevalstisko organizāciju sadarbību. Tieši horizontālā sadarbība, kas ir sabiedrības integrācijas pamatā, ir veiksmīgs pamats pilsētas attīstībai un pilsoniskas sabiedrības attīstībai. Šogad Jelgava svin savu 750 gadu jubileju. Šis ir īpašs gads mūsu pilsētai. Jelgava vienmēr ir bijusi daudznacionāla pilsēta, gan atskatoties vēsturiski gadsimtu griezumā, gan arī šodien. Un man ir īpašs prieks par to, ka Jelgavā dažādu tautību bērni kopā ir pirmsskolas izglītības pakāpē, kopā viņi ir sākuma skolā, pamatskolā, vidusskolā, viņi kopā var mācīties mūsu pilsētas augstskolā. Un kā īpaši atbalstoša vide tiek veidota čigānu tautības bērniem. Mūsu pilsētā ir izveidojusies laba sadarbība starp pašvaldības iestādēm, un es šeit īpaši gribētu uzsvērt sadarbību starp sociālo lietu pārvaldi, izglītības pārvaldi un sabiedrības integrācijas pārvaldi. Arī sporta servisa centru, iestāde kultūra, un ar visām šīm iestādēm sadarbojoties, mums ir izdevies rast to sazobes momentu tajā brīdī, kad ir jāpalīdz kādai čigānu tautības ģimenei vai no ar darba iespējām vecākiem, ar izglītības iespējām bērniem, vai arī ar kādu sociālo atbalstu, ar kādu padomu, arī tas ir ļoti svarīgi. Tā kā šāda pašvaldības iestāžu sadarbība, ļoti mērķtiecīga sadarbība, un es gribu teikt sistemātiska sadarbība. Mēs nākam kopā, mēs spriežam, mums ir sabiedrības integrācijas komisija, mums ir sociālo lietu komisija, mēs izglītības pārvaldē nākam kopā un spriežam par katru konkrētu gadījumu, katram konkrētajam cilvēkam nepieciešamo atbalstu. Jāatzīst, ka mums ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar izglītības iniciatīvu centru, ar Pastu Romu kopienu, izglītības pārvalde, Jelgavas 4. sākuma skola un vairākas mūsu pirmsskolas izglītības iestādes. Un balstoties uz šo veiksmīgo sadarbību, ir arī izdevies tik veiksmīgs darbs. Mums ir izdevies izveidot sistēmu, kā pirmsskolas izglītības iestādē strādā čigānu tautības pedagogi, strādā audzināti pedagogu palīgi, ka skolā ir strādā čigānu tautības skolotāju palīgs, ka izveidots ir īpašs resursu centrs un tiek īstenoti, gribu teikt, jau daudzi projekti, kas veido pedagogu izpratni, pedagogiem veido zināšanas, veido mācību materiālo bāzi, lai īpaši mēs prastu strādāt ar čigānu tautības cilvēkiem. Lai runātu par sasniegumiem, ir ļoti svarīgi, ka mēs runājam par katra vienu sasniegumiem. Ja runājam par sasniegumiem mācībās, ir ļoti svarīgi, ka mēs runājam par katru bērnu, par katru jelgavnieku, kurš mācās bērnu dārzā vai kurš mācās skolā, tā skaitā latviešu tautības bērnu, krievu tautības, romu tautības, jebkuras tautības bērnu. Jelgavas pilsēta, izvērtējot savu pieredzi Romu iekļaušanā, nolēma spērt nākamo soli un iestāties Eiropas pilsētu un reģionu aliansē Romu iekļaušanai dēļ tā, ka gan popularizētu savu pieredzi Romu izglītības jautājumu risināšanā, gan smeltos Eiropas labāko pieredzi, ko mēs varētu pārņemt, gan risinot sociālos jautājumus, izglītības un etnisko jautājumu kontekstā. Un pašvaldībai jau vēl ir viena loma ne tikai strādāt ar pedagoģisko kolektīvu, bet veidot arī vecāku, tas ir sabiedrības doma. Jo mēs esam liela skolas, liela bērnu dārzi, un, piemēram, skolā, kurā šobrīd mācās čigānu tautības bērni, mācās vairāk kā 1000 bērnu. Un tur ir ļoti dažādi tautību bērni,
Un tas, kad šie bērnu vecāki kopā ir ārpusstundu pasākumos, kādos nozīmīgos notikumos skolas dzīvē, ka viņi iepazīst citu, ka viņi citu atbalsta, manuprāt, tā ir tā lielā pievienotā vērtība, ko mēs kā pašvaldība varam dot katram individuālam cilvēkam, un ko mēs kā pašvaldība varam paveikt, lai veidot savas pilsētas dzīvi. Bet Jelgavas dzīve jau nav atraujama no Latvijas dzīves, un es gribu teikt, šeit Jelgavā top visa Latvija.